galīgi traki. Es pēc Kalī meditācijas iegāju duša vannā, notika superīgas iniciācijas process. Un man atnāca vēl viena bonus lekcija, saruna, meditācija, kuru patiesībā tu vari izmantot ikdienā. Viņa nebija paredzēta šajā kursā, bet viņu var un vajag izmantot ikdienā. Tieši tāda, pat slapjiem matiem, es esmu pie tevis atkal atnākusi, lai padalītos ar šo. Iedod svecīti un viena dieviete, kura nav oriģinālā, nebija šajā kursā, bet tāpat nav, viss, kas ir saistīts ar dievišķo sievišķotais šaktīs čautne. Sofija. Sofija, kas ir pasaules dvēsele. Sofija ir kā anima mundi, ja pasaules šīs zemes dvēsele. No latīņu valodas Sofija ir viedums, ja? Filosofija ir mīlestība uz viedumu. Viņa jau vienkārši, es viņu paaicināju pirms šī video, viņa jau vienkārši caurstrāvo mani. Tāpēc tagad vienīgais, kas te jādara, šis nebūs pat ilgi. Es tev vienkārši gribu ar viņu iepazīstināt. Te domājies, ir matriks. Ir visa šitās realitātes, tas informatīvais kods, ir tas matriks, kurā ir programmas. Un tad, kad mēs atvienojamies no matriks, mēs atvienojamies no programmām. Ja, mēs runājām par to, ka mūsu dzīvi vada vai nu dvēseles vēlmes, vai nu programmas. Vai nu zemapziņas visādas tur traumatiskie ķermeņakties, kas tik nevada mūsu dzīvi pareizi. Labākajā gadījumā tā ir, dvēseli ir vadītāja krēslā, ja? Tad uz to mēs ejam. Bet tā realitāte ir tāda, ka tomēr tur ir viss kaut kas. Un ir tāda šī programmētā realitāte, kurai ir arhitekts, ja? Un kurš tur programmē un saprogrammē cilvēku dzīves, un cilvēki lielākā daļa joprojām mauc automātā kaut kādu saprogrammēto fišku kračiem. Un tad esam mēs, kuras iet to dvēseles pieredzi. Un tad ir pasaules dvēsele. Un ir tas vieduma tīkls. Tas ir kā patiesā vieduma matriks, ja tā varētu teikt. Tā ir tā enerģija, tā dvēseles enerģija, kas plūst cauri visiem laikiem un telpām, cauri Sofija. Tā vieduma esence, kura ir pāri kaut kādiem matriksiem. Un viņa, principā, arī varētu teikt, ir kaut kas tā kā matriks, jo viņa ir kā tīklojums. Bet tā ir tā dvēsele, kas tīklojas cauri pilnīgi visam, kas ir tagadnē, pagātnē, nākotnē, man, tev, visai realitātei kā daudzdimensionālai parādībai. Un Sofija ir superīga dieviete. Kaut kad par viņu es uztaisīšu varbūt lielāku lekciju vai ko, bet šajā mirklī tas, kas tev jādara, ir vienkārši esi tā, lai sakonektētos ar viņu, esi ļoti klātesoša un izsaki tādu lūgumu, izsaki tādu vēlmi savienoties ar viņu. Ja tu esi redzējis Matriksu filmu, ja neesi noskaties vienkārši ģeniāls films, bet tad, ja tu esi redzējis, viņš tā kā ieslēdzās tajā Matriksā un tur atmostās tajā realitātē un tā tālāk, ja? Un līdzīgi mēs varam ieslēgties Sofijas Matriksā, izslēgties no šitā programmu Matriksa un būt dzīvajā dvēseles plūsmā, būt vienotā tīklojumā ar zemes dvēseli, kas ir vieduma esence. Jā, Sofija kā dieviete visādiem gnostiķiem un citām filosofijām, viņa ir kā galvenā dieviete arī, kā vieduma, zināšanu, mīlestības
visas dzīvības esences, jā, dvēseli. Ja mēs runājam par visu šī te, ko mēs te pieredzam, dvēseli, tā ir Sofija. Un tas, kā ar viņu saslēgties, es vienkārši tā kā parādīt pilnīgi, ja es stāvu taisni, es esmu savā centrā, bet lai ieslēgtos Sofijā un dievišķajā matriksā, pasaules dvēseles tīklojumā, viss, kas man ir jādara, es izsaku lūgumu, Sofija, es viņu jūtu, es viņu sajūtu te, viņa man tā kā sāk ņirbēt te, un es tā kā, tāpēc es savu augumu nedaudz pārnesu uz aizmuguri un kā ieslēdzos viņā un ļaujos un pieslēdzos pilnībā un pilnīgi pamēģini. Tik angliski ir tās teiciens, I got your back. Es turu tev aizmuguri, ja tā varētu teikt. Es turu tev muguri, es turu tev aizmuguri. Un tas ir tā sajūta. Ka pasaules dvēseli tur tev sajūta, tur tev muguru, tur tev būtību, tev ir aizmuguri, tev ir milzīgi aizmuguri, bet tam viedākā šajā planētā mīlestības aizmuguri. Un tā ir Sofija. Un to var darīt katru dienu, burtiski tā kā nolikt nodomu, kā es varu ieiet vieduma Sofijas tīklojumā. Un tā tad es ieslēdzos, un es vienkārši ļauju sev tur būt. Es ļauju sev atslābt, kaut vai brītiņu. Tajā Sofijas viedolā pilnīgi pajūt ar mani kopā. Esi taisni, ja, un tad tā. Un Sofija, sajūt mani, saslēdzos ar tevi. Viņa izstrāvo visam ķermenim cauri. Vismaz man. Tu ar laiku to sajūtīs, ja ne tagad uzreiz, ja? Un viņi izstrāvo visam cauri. Un no viņas var nākt informācija par to, kas ir tev augstākā lomā, kur tev ir jāiet, kas tev ir jādara, ja? Viņa ir vieduma centrs. Tad, kad tu nezini, ko darīt, tad, kad tu nezini, kādu izvēli veikt, veic šo vienkāršo vingrinājumu. Tu atliecies nedaudz atpakaļ un ieslēdzies Sofijas tīklojumā. Saslēdzies ar pasaules dvēseli. Un tu sajutīsi. Tev atnāks sajūta, tev atnāks zināšana, tev atnāks atklāsme par to, kas un kā ir jādara, kāda ir augstākajā labumā izvēle, kas ir tavas dvēseles izvēle, nevis kaut kāds saputrojiens, kur tu netīšām esi saķērusies. Un viņi var rādīt ceļu, viņi var rādīt padomu dot par jebko, par pilnīgi jebko. Tas ir tā kā enerģētiskais dvēseles internets. Es nezinu, kā lai vēl to paskaidro. Visas enerģētiskās vieduma pasaules tīklojuma esence. Pasaules dvēsele, Sofija. Un tā var būt ikdienas praksa. Par viņu var ārprāts. Viņa viena no arī tām dievētēm, kur ir tik dziļa, plaša, liela un tā tālāk, kad es nevarēju pat viņu iespraust šajā kursā, bet šitas atnāca tomēr, ka mums ir jāizdara, un es domāju, tāda atnākšu pastāstīt, jo tas ir kaut kas ģeniāls. Un to var ikdienā. Vienkārši tā. Minūtes prakse tā var būt. Minūte. Vienkārši atliecies Sofija. Es saslēdzos ar pasaules dvēseli. Un es ieju pasaules dvēselē, un visa mana dzīve notiek sinhronitātēs, kur ir saslēdziens ar citām dvēselēm, ar pasaules dvēseli, ar augstāko labumu, ar mīlestību, ar manu patiesāko ceļu. Un galvā nāk idejas nevis no matriksa, nevis no kaut kādiem egregoriem, kuri strādā, lai manipulētu ar mani. Un tādu ir ļoti daudz. Jā, tā ir vesela tēma, bet tātad domas mums nepieder, atceramies, domas mums nepieder. Tātad, kur mēs ķeram domas? Un tad, kad mēs gribam kaut kā attīstīties, vai vienkārši pieņemt labu pareizo lēmumu, vai izdarīt kaut ko citādāk, izdarīt foršāk, vai ir kaut kāds attiecību jautājums, kurš nezinu, kā labāk izrisināt šo jautājumu, ja? Sofija. Un tas pats arī biznesā, ja? Tieši tā, ko darīt, kā labāk atrisināt. Ieslēdzos pasaules dvēselē. Un esmu. Un pamēģini tagad, lai
Tā būtu tava iniciācija. Tāda pieskāriens. Tā kā pieskarties tam okeānam milzīgam, ar pirkstiņu pieskarties. Es tev aizsūtu to pieskārienu. Sofija, tieši tik maigi, tieši tik vienkārši, tieši tik īsti, tieši tik dzīvi, tieši tik ar slaviem matiem. Tāpēc, ka tā drīkst. Un tātad tas tev bija vajadzīgs. Tu vari katru dienu, minūti, atslābt, tā kā atliekties. Pilnīgi tā kā bieza aizmugures sajūta saka parādīties. Viņa vienkārši ieiet asinīs. Kā tāda informācija, kā viedums, kā vienkārši zināšana. Viņa ir tā, kas attīsta gaišu zināšanu. Tu vienkārši vienmēr zini pareizo atbildi. Vienmēr. Pie tam nevis vienkārši pareizo, bet visviedāko atbildi. Par jebko. Iet tajā. Atslāpst tajā, paēst tajā sajūtā. Un lai Sofija tev svētī un pasargā. Paldies! Čau!